Latvijas televīzija un Latelekom piedāvā Pieslēdzies Latvija. Mani sauc Dzidra Tirzmala. Es esmu strādājusi par tālsakaru inženieri, esmu jau pensijā un esmu iesaistījusies senioru dejās. Kukēnīt. Datoru gribēju mācīties tādēļ, kad, kā saka, tagad var izmantot e-pastu, var sazināties. Tāpat arī ir fotogrāfijas, koncertos fotografējam, pēc tam var ielikt datorā un pasūtīt bildes. Dators man ir mājās, internets ir pieslēgts, televīzija pieslēgta. Tā kā varu piesaisties tad, kad rodas nepieciešamība. Reizi dienā es ieeju, lai pārbaudītu, vai man nav kāda vēstulīte ienākusi, vai draugos nav kas jauns, vai nav jāapsveic. Iespējas ir ļoti plašas. Man vajag apskatīties, kāds man tur bija tās. Var uzzināt daudz ko par cilvēkiem, ko tu pat nezini. Es, piemēram, ieliku Googlā sevi meklēju, tad es uzzināju visas savas izdarības, kas es esmu, kur es esmu iesaistījusies, jā, ko es pat biju piemirsusi. Savā laikā es ļoti aizrāvos ar arhīva dokumentu lasīšanu, savus radrakstus mēģināju taisīt. Un tad es izlasīju, kad ir amerikāņiem tāda mājaslapa Geni.com. Es te esmu atnākusi, un šeit ir mani tuvākie ģimenes locekļi. Un es saprotu, ka šeit viņš man saka, ka man ir arī tas ģimenes koks ir uztaisīts. Tur es diezgan tālu līdz 1700 sākumam. Vienu ziemu nosēdēju arhīvā. Palasījos tur baznīcas grāmatas. Vajag kādu recepti, kaut ko jaunu gribas izmēģināt, tad ieeji Googlā, uzraksti, un tev tur atrodas tik daudz dažādas receptes un padomu ar visiem komentāriem. Nu, un pēdējais, ko es tēt izmēģināju, nu patās sagatavoju ērkšķogas ar apelsīniem. Garšoja ļoti labi, redzēs, kā man stāvēs.